Vieni saka, viņš kā puķis, kuram acis nikni gailē, ja tam iesi pārāk tuvu, kļūsi gluži stīvs aiz bailēm. Citi stāsta mīt viņš alā, kura dzīļa ir bez gala, ja kāds viņu meklē dodas, atpakaļ vairs nepārrodas. Taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar it neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens. Ļaudis teic, ka viņa spējas lielākās no visiem burviem, protot viņš no tukša gaisa izburt naudas pilnu maisu. Viņa pils ar daudziem torņiem būvēta, no dārgakmeņiem visu, ko vien sirdis kāro, burvis ozo izburt vāro. Taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar it neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens. Daži melž, ka pat no akmens burvis varot izspiest culu, jo no mātes puses rados esot viņš ar Belcebulu. Dzirdēts arī svētku dienās, apaujot viņš zelta vīzes un ar pašu arceņģeli klejojot pa paradīzi. Taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar it neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar it neviens, taču kāds viņš ir paties, pateikt nevar neviens. Redz viņš katru mūsu soli, ko mēs apēdam, ko dzeram, cik mēs riņķus ausīs veram, cik mēs tuvākajiem deram. Jā, bet viņu redzēt nevar, jo tam izgudrots tās rīks, kuru iedarbinot burvis, kļūstot gluži caurspīdīgs. Taču kāds viņš ir paties, pateikt